pēc pēdējās cīņas, jo viņš vienkārši nemācēja to izlasīt. Es gribētu tos uzrakstus redzēt. Uzraksts šis ir tas raksts lāču valodā. Mēs tur redzam tikai svītras, ja? Redzat? Te vēl ir cīņas pēdas. Tagad meiteni jūs iekritat. Te ir viens no Igaunijas. Ja? Te ir tas lācis. Cauri būs man, ja? Atradīsiet kādu igauņu lāci? Nē, bet Kas manu vainas ir? Neizskatos pēc lāča, ja? Pats nē. Miervīlīgs lācis, es domāju. Jā, viņas visu laiku regulāri apsargā sargi dienu un nakti. Nu, istabiņās neiet sargi, jā, bet tā katrā stāvā ir... Bet tā ārā? Jā. Viņi iet ārā, viss tā teritorija nav apžogota. Vienkārši te staigā, strādā stundu dienā, vairāk viņi nedrīkst. Un cik viņi veci? Pēc likumdošanas ir tā, jā. Kādā vecumā? Līdz 18 gadiem no kaut kādiem 13, 14 gadiem. Jā, nu, tas ir tas grūtais vecums. Jā, sargā meiteni blakus, jā. Tā. Un tur pirmā stāvā viņiem ir ēdnīca, kur viņi ēd. Jā. Ēdam zāli un sestdienās, svētdienās pavās atpūšās, te viņi tā kā mājas apstākļos paši taisa ēst. Reku, Pēterēs! Kāpēc kurpis? Pagriezties vajag. Reku, pašnieciet, tā kā jūs nekas. Bet šito jau nevar sabūt pilnas, kāds mums bija kraus un kāds tagad ir. Es gan neesmu tā pareiz. Jūs esat šai jaunatnei to visu izstāstījuši, ka agrāk tie bērni nemaz nebija labāki. Jā, taisnība. Es nezinu, jūs varbūt nē, bet mums saprastu. Jā. Kāpēc? Sporta sāla otrā stāvā. Tur bija stādījums un ziemā bija kaut ko slitojām. Šeit augļiem ir tikai viņiem pāraudzināmiem bērniem, nav šādi bērni. Tikai speciāli. Uzko laukums, te vēl ir arī skrituņdēļ, skateboard. Te bija lazdas, visu lazdas. Jā. Nāca pārbaude, ka te lazdas vien brīkšēja. Jā. Lazdas vien brīkšēja. Otrā stāva, no trešā. No trešā stāva nezinu, bet otrā lēca. Šiem audzēkļiem ir speciāli punktu sistēma. Citās skolās tā nav, viņi krāja punktus par labu uzvedību, viņiem skaitļi tur atzīmē, un tad viņi tiek ekskursijās vai riteņiem braukt. Ja tie punkti kaut kur nodzējušās, kaut ko slikti izdarot, uzreiz punkti ņemās ar mīnusīm nostikt. Tad viņi netiek kaut kur aizbraukt vienkārši. Te jau vēl tiek kaut kas taisīts, ne? Tu redz, te jau ir arī filmās. Video. Kaut kur mūkās noteikti. Mūsējās no tā gala trešais. Mēs otrajā stāvā dzīvojām? Jā. Otrajā, jā? Kaut kur pa vidu. Trešais bija mūsējais, tu dzīvoji mūsu istabiņai plakā. Trešais jūsējais no tā gala? Jā, otrā stāvā.
būtu tā izdažana, tā man citādi es varētu nopēc. Irena piekusa viņa. Uzņem savu kundzi, ka paskaties, kur viņš sēž. Ilgojās pēc sporta vēl joprojām. Tad viņi visi rītām stāvējuši no visas Latvijas. Nav neviena šāda. Jā. Bija šovasar, 2 mēneši atpakaļ pie mums bija atbraucis, varbūt jūs zinat, Pauls Gilis. Arī no bērnu nama tiem laikiem, kad te visi tie bāreņi. Un viņš te ir bijis dārznieks. 88 gadi viņam šogad paliek. Viņš arī stāstīja par šiem ābēdārziem, ka viņš te kopis šo visu parku un skaisti un cilvēki un tie bērni ļoti strādājuši, pat līdz kapličām viss bijis izravēts, te visur apkārt taciņas un pa upi varēja aiziet. Naktī gājā. Kurš bija drosmīgi naktī gājis kapliču? Tad viņas nebija tā aizauguši un sabrukuši, viņš vienkārši tagad. Jā, pat, tur bija tie sarkopāki noņemti vāki, tā tukši bija, bet bija normāli, viss varēja apskatīt. Bija. Tagad tur ir zāles aizauguši, kakakmeņi ar sūnām. sūnām. Projām te viss arī. Kas te bija naktsvījoļi? Es tā neesmu piefiksējusi patiesībā. Rekur fotogrāfijā ozols, pie kā mēs stāvam apstipējušies. Nē. Kā tas dēļas? Nē, tagad jau tāpat balles jau notiek šis tas. Maz. Šajā izstrādē mums atļauj tikai šī skoliņa pārādzināšana. Pareizi. Viņiem viņi pieder, un mēs drīkstam tikai novada svētkos šeit balli rīkot, un viss. Un tad vietēji tādi neapmierināti, uzstājas zaļumballi, bet pie kultūras nav. Un tur jau nav tas. Bet neko jau nevar darīt tādas vienkārši. Vietējiem nekad te nav paticis mūsu kontingents nekad. Jā. Puišiem taču patika. Vietējie prāvās nelēda. Jā, bija. Nē, sišanās bija parasti, jo Rūjienā bija autoskola. Jā. Ļoti skaisti estrāda. Jā, tā ir ar dziedāšanu. Tur viducī kaut kur ir atbalsts, var sameklēt. Man ir Lācis. Lācis? Kāpsi, Tas Igauņi, jā. Igauņa Lācis. Jā. Šie izstādīti ir taisīti veco nojaucot, jūs jau to atcerat? Jā, mēs vecam. Šī ir taisīta pēc vecām trīs no tāda fotogrāfija. Barona šeit citādi dzīves. Jā, tieši tāda pat identiska. Ušavas saucās. Nav daudz tādas Latvijā. Dažas pēc pirkstiem var saskaitīt. Jā, un otrā no stāna paskatīt. Tas dārznieks, kas bija šogad, tas 88 gadu, tas arī ierādīt reistoči. Viņš saglabājas. Cik tu viņam gadu tam dārzniekam? Tev viņš noteikti tajā manā laikā. Iekad pagājuši pagājuši. Cik tavai meitai gadu? Jā. Cik viņai gadu pasaki? Atzīsties. Nu, jā. Tieši tā. Dēlam. Piedošana. Nepainformēja dēlam. Jā. Grēkojās pēdējos gados. Es laikam biju vienīgā, kas skolu beidza, mēs arī tādā kleitu aizdevām. Mēs arī to lielu lēdu. Jā, jo nevarēju. Neko uzvilkt. Un nebija jau arī līdzekļu tajā laikā. Nebija jau arī vecākiem līdzekļu. Man tas viena mamma nebija. Jā, nebija. Es tevi piedevu savu kleitu. Nu redzi. Un tur ir arī vēl viens sporta laukums šiem bērniem, tur ir kokiem. Tur ir basketbols. Mēs arī jūlijā beidzām. Mēs braucām 13. Jā. Nu, lūk. Un? Kad tev? Kad zima? 12. Novembrī. Augusts, septembris, oktobris, novembris. Nu, lūk. Tā kā tev vismazāk jārēķina.
Jā, tik jāatcerās. Pēc sava bērna. Nu, tu jūs negribat dziedāt jaunajā izstrādē, ja? Uzdejot, atceroties senās dejas. Nu, dejotāji. Vai nav tie dejotāji vairāk? Dejotāji jau ir. Nāk dejotāji. Dziedātāji nav, ja? Viņš nevar sagaidīt Regīnu. Būtu uzvalšojuši. Nu kā, taču jau birutiņa ir. Birut arī? Jā, biruta. Bišķiņ Neldu, tā kad nodancojājiem. Es arī dancoju. Jā. Un jūs Līga arī tagad bijāt Tā vienkārši, ka visiem būtu jādanco. Nu, visi vai tu nedanco? bijāt tie aktīvie dejotāji, ja? Jā, spēlēs. Dejot šeit skolotājs bija. Bija Bērziņš, jā. Jā, Bērziņš. Jums arī viņš Balets. bija? Jā, baletmeistars. Tas jau bija profesionāls, laikam, ne? Pirmām vietām visu laiku. Jā. Viņam jau izredzēts arī bija dejotājs patiesībā. 8 pāri bija tādi, kas viņam ir tieši viņas. Tas jau ir visiem gandrīz. Bija jau tādiem garākiem augumiem viss tās mazākie ar tā īsti nebija. Mums ir muzejā krāsa. Jā, tu ir vēl viena nāk. Nu, šito nepazīst. Vēl viena dejotāja. Mums ir tā čupiņa fotogrāfijām tam Bērziņam, kaut piemiņ no tādas un tādas vesela čupiņa. Regīna nāc man blakus, viss teica, ka es esmu Regīna, tāpēc, ka es esmu pavisam gaiša palikusi, bet tu esi gaišāk palikusi. Speciāli tā arī izdarīju, tagad nav gaiša. Jā, nu tagad Nepazīst, jā, Nīmē iepazīstinās. nomaskēties. Tur Irēna, Irēna uzvārdu mazliet aizmirsu. Ērika. Erika pagaidīja, vai nebija divas Erikas? Nē, es zinu, bet tu vārdiņu aizmirsu. Tā birutiņa, birutā tālāk. Tā ir aizmirsu. Tā, pasmaidi. Pamēģi atcerēties. Jā, kas smaida, tā var pazīt. Jā, taisnība. Aizmirsu to vārdu. Tā, ja tā Erika. Labi, nemot. Tā, es atceros, Ko atcerās, to sauc. tā, pēc smaida atceros. Pēc smaida atceras, kādāk neatcerās. Nu, divas tādas bija. Ne tikai pēc Vārdu. smaida. Ar tādu vārdu? Divas bija tādu vārdu. Es noņemšu, jo... Noņem brilles, tad varbūt Un labāk es pazīs. arī, bet es labāk redzu. Tā, godavārds es nevaru atcerēties vārdiņu. Garā biruta. Garā viruta, jā, tu arī biji blonda. Neldiņa. Tā, man šitā galvas sāpe palika tā, nu, es domāju. Nē. Tā, nu, ka... Oj, ceplīte, Ilga, jā. Un tur pēdējā rindā meitenes. Meitenes, visas zeltenes pagāja tā. Visas trīs mūs? Tā, zinu. Mana sportiste. Nē, sportistes nekad nē. Elga. Vienalga. Jā, pēc Sportists nekad nav bijis. Elga, tā. Elga. Tā, atceros, bet nevaru to teikt. Nu, šī te tu neatceries? Pēc smaida atceros. Bet laikam es tos vārdus vienkārši aizmirstu. Nu, padomā labi. Jā, nu tu tā kā vajadzētu atcerēties. Kaut ko vismaz vajadzētu atcerēties. Ne to jau Es teikšu, ka nav tik vienkārši atcerēties. Tā tev nav. Man tieši liekas, ka uz Jā, un es tev arī pagapalu. Būtu redzējis, ka nav gabalu atpazīst. Tu teici, ka Nu, pasakiet lūdzu Uz priekš. ielas noteikti. Žagariņš mūsu. Uz ielas noteikti paietu garām. Redzi, cik skaisti esmu palikusi. Nē, saproti, kaut kā tas vārds tavs vienkārši piemirsās. Tas Līga man teica, ka Anita. Un tā. Tāda tiešām, kā man teica, ka es skolotāja, bet te jāsaka tāda kā skolotāja. Cik labi? Jā, tas ir labi. Ļoti tuvu jau, jā. Silts paliek, jā. Bet tagad tā, uz kuru pusi, no kuras puses? Nu, sakat man priekšā. Nu, Ventspils. Nu, Ventspils.
Mums bija divas no Vēncpilsnes. Ilzīte, jā. Nu, redz, cik vienkārši. Medaļu, medaļu. To tu redzēji tur uz to? Jā, arī. Jā. Un viens tad tur viss skaidrs. apskaidās. Nu, ko vēl tu nezini? Mani viņa nezina. Jā, un vēl vientusē. Divas tad teikt. Pagaid, un otrā. Kas tā bija? Aha. Aizvirsās. Papra sunim, kas tā bija. Nē, mēs jau runājāmies, bet aizvirsām teikšu, ja es Un uztraucu. nav vislabāk zina. Beidz! Tie ir ārprāts, viņš visu laiku, nu pietiks uz manis. Nu, Pietiks, paldies, jā. tā. Eksāmens izturēt. Yes, eksāmens Un izturēs. es? Jā. Tu, Jānīti, Tomēr. lūdzu, ka es aizkavējos tik ļoti, tikai par 2 stundām. Viss kārtībā. Turpat tad vien ejam visās tālāk. cilvēki. Nu, tad ejam tālāk. Tagad gan laikam visas. Jā, Tagad visas var iet uz estrādi padziedāt. Jā, kur? Nodrošina var dziedāt. Jā. Tur var atbalsts pameklēt visus tie kaut kur. Nu, pārējās gribot teikt. Jāstāsta, kāpēc tā ir.